Ja tava dienas kārts ir velns, tad šodien padomā, vai tu kontrolē situāciju vai situācija kontrolē tevi? Šī kārts simbolizē pieķeršanos, kārdinājumus un ierobežojumus, kurus bieži vien uzliekam paši sev. Velns nav šausmu filmas scenārijs, bet gan spogulis, kas parāda mūsu ieradumus un apsēstības, liekot jautāt, vai tas viss patiešām ir vajadzīgs. Šodien velns aicina paskatīties, kur tu savā ikdienā pieķeries nevajadzīgiem ieradumiem vai lietām. Vai tu nejauši pārāk bieži atver leduskapi, meklējot mierinājumu? Vai aizraujies ar sociālajiem tīkliem, līdz pat aizmirst iznest miskasti? Šī kārta saka, laiks atgūt kontroli. Tas nenozīmē pilnīgu atteikšanos no mazajiem dzīves priekiem, bet gan prasmīgu robežu noteikšanu. Ja mājās valda haoss, šodien ir diena, lai sāktu to sakārtot. Darba jomā velns var liecināt par situācijām, kur esi iestrēgusi. Varbūt ir uzdevumi, kas tev šķiet neizbēgami kā sods, vai kolēģis, kurš tev netieši uzspiež savu darbu. Šī kārta liek pajautāt sev, vai esi situācijā, kas tev der ilgtermiņā, vai tikai turies pie tās, jo esi pieradusi. Velns aicina atpazīt, kas tevi sasaista, un sākt meklēt veidus, kā no tā atbrīvoties. Un, ja šodien kāds mēģina tevi iesaistīt bezjēdzīgās drāmās, pasaki sev: šis nav mans cirks, un tie nav mani pērtiki. Attiecību kontekstā velns liecina par pieķeršanos vai nesabalansētu attiecību attīstību. Vai tu vai tavs partneris esat pārāk kontrolējoši, vai arī gluži pretēji, pārāk piekāpīgi? Šodien ir laiks pārdomāt, vai attiecības balstās uz appusēju cieņu, vai tomēr ir iezagušās toksiskas tendences. Ja esi viena, velns atgādina, ka nav vērts dzīties pakaļ attiecībām tikai tāpēc, lai aizpildītu tukšumu. Mīlestībai jāatbrīvo, nevis jāierobežo. Velns norāda uz dziļākām jūtām, kuras bieži vien cenšamies ignorēt, vai šodien jūti trauksmi, dusmas vai pat vainas sajūta. Velns saka, nebaidies ieskatīties šajās emocijās un saprast, no kurienes tās nāk. Atceries, ka īsta brīvība sākas tad, kad apzināmies savus dēmonus un pieņemam tos kā daļu no sevis. Tātad, ja tava dienas kārts ir velns, šodien ir diena, lai pārskatītu, kas tavā dzīvē tevi sasaist un kavē. Atceries, tu neesi neviena situācijas, ieraduma vai emociju vergs. Tu esi brīva pieņemt gudrus lēmumus, kas vairo tavu spēku un prieku. Un ja dzīve šodien mēģina tevi izaicināt ar kādu kārdinājumu, pajautā sev: vai es to patiešām vēlos, vai tas tikai izskatās labi? Dace ātri sojoja pa pilsētas centru, cieši turot rokā iepirkuma maisiņu. Viņa tikko bija izgājusi no veikala, kur atkal bija nopirkusi kaut ko, kas patiesībā nebija nepieciešams. Smaržīga svece, vēl viena kafijas krūze, jauna rokas sprādze, nelieli nieki, kas ikdienā šķita nekaitīgi, bet pēdējā laikā viņa bija sākusi pamanīt, ka šie impulsa pirkumi kļūst pārāk bieži. No rīta viņa bija izvilkusi velna kārti. Viņa to uztvēra ar zināmu vieglumu. Šķita, ka tā vairāk attiecas uz kādu kārdinājumu vai netikumu, taču tagad, ejot pa ielu, viņa sāka apjaust, ka šī kārts šodien viņai rādīja tieši šo. Cik viegli ir ieslīgt paradumos, kas rada īslaicīgu gandarījumu, bet ilgtermiņā smacē. Viņa apsēdās uz parka soliņa un atvēra telefona bankas lietotni. Jā, skaitļi bija nepielūdzami. Pēdējā mēneša laikā viņa bija iztērējusi pārāk daudz lietām, kas patiesībā nebija vajadzīgas. Tas bija kļuvis par veidu, kā kompensēt kaut ko, ko viņa pat īsti nevarēja nosaukt vārdā – nogurumu, rutīnu, varbūt pat zināmu tukšumu. Es taču zinu, ka man to nevajag, viņa sev teica, bet kaut kādā veidā vienmēr atrada iemeslu kārtējam pirkumam. Kad viņa iegāja mājās, viņa nolika maisiņu uz galdu un apsēdās. Viņa jūta, ka viņai jābūt godīgai pret sevi. Tas, kas sākās kā mazi iepriecinājumi, bija kļuvis par ieradumu, kas viņu vairs neapmierināja. Velns šodien viņai rādīja viņas pašu piesaistes un vājos punktus, un viņa saprata, ka, lai gan šīs lietas deva īslaicīgu prieku, tās neatrisināja nevienu no dziļākajiem jautājumiem. Vakarā, pirms gulētiešanas, viņa atkal paskatījās uz maisiņu. Viņa nolēma, ka vismaz dažas no šīm lietām viņa atdos kādam citam vai aiznesīs uz labdarības veikalu. Es gribu būt brīva no šī cikla, viņa nodomāja. Viņa zināja, ka rīt viņa atkal jutīs kārdinājumu, jo šādi ieradumi nemainās vienā dienā, bet tagad viņa bija apzinājusies savu vājo vietu. Un tas bija pirmais solis, lai atbrīvotos.